Karstākās ziņas no krīzes punktiem. Pēdējo stundu stingzinošākie jaunumi. Šis notikums mainās ik minūti. Mēs rādām, lai tas vairāk nenotiktu. Rīgas Igauņu ģimnāzijai vandāļi brutālā veidā izdauza 29 logus. Svētku laikā autovadītāji jeb dzērāju šoferi svētkus nesvinēja, bet brauca pie stūras piedzērušies. Ziemassvētkos un jaunajā gadā ugunsgrēki izposta 10 ģimeņu mājvietas. 3 jaunieši Ziemassvētkos nežēlīgi nogalina 50 gadus vecu vīrieti. Slepkavnieki vīrieti iespējams nonāvējuši tāpat vien. Мне сказали, что мужчина лет 50, здесь полицейские водили на опознание без пальцев. Kur notikusi slepkavība, kā policista aizturēja iespējamos noziedzniekus, kāds sods draud aizturētajiem, par visu plašāk raidījuma noslēgumā. Esiet sveicināti, garās brīvdienas aizvadīts, un ar jaunām ziņām šovakar studijā, kā ierasts raidījums Degpunktā, un es, Inese Supe, jums šovakar pastāstīšu par dienas svarīgākajām ziņām. Ziemassvētki Rīgā pagājuši salīdzinoši mierīgi. Protams, atradās cilvēki, kuriem šajā laikā svēts nav nekas, un viņu izklaides nesušas pamatīgas postījums un zaudējums. Tieši 25. decembrī vandāļi uzbrukuši Rīgas Igauņu ģimnāzijai un brutāli izsituši 29 logus. Notikuma vietā ieradušies arī policisti, taču, diemžēl, ļaundari joprojām ir brīvībā. Igauņu ģimnāzijā šodien pabija mans kolēģis Ilgvaras Frīdenbergs-Ansbergs, un viņš zinās pastāstīt vairāk. Logu daudzīšana ir pazīstama lieta daudzām skolām, īpaši jau tām, kas atrodas kādā nomaļākā vietā. Neredz šie daudzītāji izrādās skolas skolēni, kur atriebas saviem skolotājiem par sliktām atzīmēm vai kādu stingrāku vārdu. Jā, tur bija izsisti stikli, 3. klasē, un tur vēl, es nezinu, kurām klasēm vēl, bet tur bija daudz izsisti stikli. Tur, kad es mācījos 1. klasē, mums bija arī izsisti stikli daudzreiz, un vairāk neko nezinu. Varētu teikt, ka regulāri skolas logus daudz arī Atgāzenes ielā esošajai Rīgas Igauņu ģimnāzijai. Skolas direktori atceras, ka par retam logi bijuši izdauzīti arī agrāk, taču pēdējā laika notikumi dzen izmisumā. Šogad mums jau sāk pārņemt šausmas, tāpēc, ka pirmkārt mums nav vairāk ko logiem priekšā likt. Nauda ir iztērēta, iepriekšējā gada budžets ir iztukšots, mūsu skolas budžets, ja, un nav nekādas garantijas, ka tas viss neatkārtosies vēl un vēl un vēl. Un tīpaši intensīvi mūsu skolai tiek uzbrukumi veikti sākot ar novembri. Viens no lielākajiem uzbrukumiem noticis 25. decembrī, kad skolā izdauzīja aptuveni 30 logus. Direktori ir pārliecināti, ka logu daudzītāji nav paši skolas skolēni, viņu draugi vai paziņas, bet gan cilvēki no malas. Bez logu daudzīšanas šie huligāni ar krāsas baloniņu apzīmē skolas sienas un zemāko stāvu logus. Viņi nezīmē saukļus vai zīmējumus, bet gan nekonkrētas krāsu līnijas. Skolas vadība piefiksējusi visus logu daudzīšanas gadījumus, lai varētu izsacināt, kurās dienās visbiežāk vandāļi uzbrūk, lai varētu veikt pastiprinātus drošības pasākumus. Izskatās, ka visbiežāk mūs te moka sestdienās un parasti kaut kur pēc 1:00, 12. Un novembrī sākās ar tādu aprakstīšanu, mājas sienas aprakstīšanu, un tad pa vienam pa 4 logiem izsita. Bet decembrī te jau iet vaļā tā pa īstam. Skolas darbinieki uzskata, ka šie huligāni uz skolu atklājo no blakus esošā dzelzceļa puses. Par to liecina metāla stieņi, skrūves un akmeņi, ko skolas saimnieks savāc pēc katra no uzbrukumiem. Skolas vadība katru nakti sagaida ar lielām bažām, jo šī gada budžets ir iztērēts un nauda, par ko iegādāties jaunus logus, te nav. Ilgvaras Frīdenbergs-Ansbergs, Agris Blumfelds, Degpunktā.